OptiBet tālfutbola virslīgas ceturtajā fināla pirmā spēle Kuldīgā noslēgusies. FC Nikers 5-1 uzvar pār FK Nīca Altaņķi Milu. Galvenie treneri Janeks Reitāls, Vitālijs Oskards kopā ar mums. Varbūt varam sākt vienkārši komentāru par maču. Janek, kā vērtē spēli? Protams, vērtēja beigās negatīvu. Bišķiņ nolūzām, bet savu spēles plānu plus mīnus izpildījām kaut kādu pusotru puslaiku. Un tad pēc tam īsti vairs nesanāca, kā bijām runājuši. Kaut kur nogurums, kaut kur koncentrācijas trūkums, koncentrēšanās trūkums un attiecīgā beigās zaudējām. Vitālij, komentārs par maču? Labdien! Pirmkārt, paldies pretiniekam par spēli, silu cīņu. Es domāju, ka līdzutēji saņēma to visu, ko vajag no telpu futbola šodien. Tas bija labi. Mēs šajā situācijā mierīgi un sapratām, ka šeit nav nekas vēl sapratams. Šitā sērija līdz 2 uzvarām un mēs gatavojamies otrai spēli, izbraukumā. Runājot par pašu spēli, mēs šeit plāns bija tāds, ka redzējām pretinieku komandu, ka nepilnā sastāvā. Šeit pielikam, bija plāns tāds agresīvi izspēlēt priekšā un mazāk zaudēt savas divcīņas, to, ko mēs agrāk mums nesanāca. Ja? Ļoti bieži mēs tās divcīņas zaudējam un ļoti daudz mums vārtu gūmu mūsu vārtos bija. Ja? To rāda statistika ar mīnusu, mēs tabulā tur gūtie un zaudētie vārti. Ja? Šodien mēs izspēlējam tā diezgan labi, mazāk tur zaudējam tās divcīņas. Savus momentus otrā puslaikā mēs saprotam, ka pretiniekus vēl piespiežam otrā puslaikā un drusciņi varbūt kaut kur pretinieks jau piekusa un mēs to momentu izmantojam. Jā, Janek, gribu tev arī pajautāt, Sērmoliņš, Nicis šodien nebija pirms spēles. Raivis Sils man teica, ka paralēli esot vēl arī dažādi čempionāti, un tad jāizvēlās, cik liela problēma tā ir jūsu komandā, lai savāktu pilnu sastāvu. Valds un Daniels nebija tāpēc, ka viņiem ir darbs. Viņi ir jaunieši treneri, viņi tagad atrodas Igaunijā, viņiem ir turnīri tur. Plus, visādi vēl turnīri. Baigi gari negribu komentēt, bet uz doto brīdi ne visiem virslīgi ir svarīgākais turnīrs, teiksim tā. Tāpēc arī izejot no tā ļoti daudz spēlē jaunie puikas. Man prieks par Danielu Buku. Ļoti ir pielicis klāt un ļoti labi spēlē. Skatāmies tā uz nākotni, kā tālāk dzīvot. Bet es nemelošu, tas iespaido ļoti. Treniņi, spēles, mums no spēles uz spēli ir dažādi sastāvi. Pat līdz šim brīdim tā īsti neesam iespēlējušies. Bet tas nemaina faktu, ka mēs ejam, cīnamies un mēģinām izdomāt variantus, kā likt justies neērti pretiniekiem un tad cenšamies panākt savu. Jā, pieminēju, dažiem virslīgi nav tā prioritāte. Tas ir tāds personīgs lēmums vai tas ir saistīts kaut kā ar turnīru organizēšanām? Tur viss kaut kas ir. Pirmkārt tas, ka lielais futbols, amatieru līgas ir jau notiek visāds gatavošanās un treniņi, un ne uz visiem visi var tikt. Mums ir tā, ka mums ļoti daudz daļu spēlē citā arī vēl komandā, un līdz ar to viņi mēģina visu to sabalansēt, bet īpaši viņiem tas, teikšu godīgi, neizdodas. Tas viss kopumā, jā. Vitālij, gribu tev paprasīt par sākuma četrnieku vai vienkārši par virknējumiem bieži tādas izmaiņas. Es vismaz pamanu, citreiz tās ir piespiedu izmaiņas, kad kartītes ir sakrāts. Tāds plāns, ka... Jā, bet es gribēju tā kā jautāt, tas ir dēļ tā, ka ir šī spēlētāja pieejamība, tāpēc tiek tik ļoti bieži mainīt četrnieki, vai tomēr tur ir kaut kāds iemesls? Lai turēt to augsto tempu, vajag ātrāk tas taisīt rotācijas četrniekiem. Sākumā sākam ar četrniekiem, bet mums ir spēlētāji, kuri nav gatavi spēlēt
ļoti ilgi. Dažādas sagatavošanas, fiziskās sagatavošanas. Jā, tāpēc mums tā sanās, ka mēs pārējām jau spēles laikā uz blokiem. Katrs zina, kas ko maina. Ja? Un tas, kas jau nepaspēja uz aizsardzību vai zaudē savu tīcu, viņš ātri mainās un viņa vietā iet cits spēlētājs. Ja mēs redzam rotāciju, 2 cilvēki jau zaudē. Ja? Mums ir tiešais 4, no kurienes jau arī gatavs katrs iziet un izspēlēt savu epizodu. Jā. Par sastāvu vēl vienu lietu gribu paprasīt. Manuprāt, ļoti 2 spēcīgi vārdsargi. Mums ir gan Arturs Broks, gan Arturs Cīrils. Vienkārši gribu pajautāt, kā tu izvēlies, kā jūs izvēlaties? Kurš būs tas, kurš stāvēs tajā dienā vārtos? Pats galvenais tas ir treniņi. Regulārā čempionātā es devu, tā es visu laiku daru, es dodu abiem vārdsargiem vienādu laiku, vienu prakses spēli, ja, lai viņi dabūtu to laiku. Lai pēc tam saprastu un redzēt, analizēt visas spēles, kas uz šo brīdi uz izskrošām spēlēm labākais. Ja, un treniņi to arī rāda. Ja, un es prasu savus spēlētājus, vārdsargus arī, lai viņi visu to labāko rāda treniņā, lai man būtu kā trenerim informācija uz šo brīdi, kā gatavs katrs. Un viņi man treniņš tāds mums sanās aktīvs, un katrs grib parādīt to labāko, lai kļūtu sastāvā. Saliekot visu kopā, Arturs Broks šodien vārtus. Un arī runājot par to, ka viņam pieredzes vairāk, viņš spēlē vairāk tās spēles virslīgā. Jā, tas ir arī tāds moments, kur varbūt viņam mazāk būtu stresa nekā Arturam Cīrulim. Jā, labi. Paldies, Janek. Beigās gribu vienkārši pajautāt, gan jau tev ir kaut kāds pirmās domas rodās, kas nākamnedēļ jāizdara mājās, lai varētu izlīdzināt rezultātu sērijā. Ļoti vienkārši jāuzvar. Kā to izdarīt? Pagaidām 3 spēles, 3 zaudējumi, diemžēl jums, kas varbūt ir tā atslēga. Tā uz sitienu baigi gari negribu stāstīt. Ir, protams, idejas, bet lielākoties viss jau, protams, atkarīgs, kādi ir treniņi un kas uz treniņiem tagad tiek. Un skatīsimies, plāni jau ir. Šodien arī bija labs plāns, diezgan bija labs. Un viņš ilgstoši arī tā kā strādāja, bet pretinieks spēja tomēr salauzt viņu un attiecīgi arī uzvarēja. Nākamo nedēļu domāsim citu plānu. Jā, labi. Paldies jums liels abiem un tad jau veiksim nākamnedēļ.